top izrāde ar daudzsološo nosaukumu Kazimirs un Karolīna. Tā ir tāda austriešu luga ļoti slavena un tāda tautas luga. Tautas luga ar tādu nelielu mistikas piegaršu. Nu, un mēs viņu cenšamies tagad izveidot. Tad komercpadomnieks pilnīgi atklāt pateica, ka viņš tevi grib vēl šovakar erotiskā plānā. Jā. Ka tu ielīdzināt, tagad tā nu sanāk, ka viņš tā skaistot. Tu nemaz nezinu, ko nāc kungs par tevi runāt. Jā, ko tad viņi tādu par mani runāt? Viņš grib tevi apcietīt. Es tos galvas turēju. Man ir daži droši pazīmes. Es, piemēram, smējos visu laiku. Tas varētu nozīmēt, ka zālē neviens nesmiesies, jo tās humora izjūtas, protams, ir visādas. Visas svarīgās lietas ir skumjas un priecīgas reizēm, man šķiet. Pats Horvāts saka, viņš raksta traģēdijas. Nu, komēdija jau ir traģēdijas otrā puse, un skaidrs, ka vienā no smiekliem līdz asarām tas jau tā kā ir viena emocija gamma. Nu, būtu patīkami, ja būtu tāds veldzējums skatītājiem. Mēs skrienam ar pieru sienā brīžam tikai tāpēc, ka mēs gribam dzīvot. Un man liekas, ka tas nu gan ir aktuāli pašlaik, baigi gribās dzīvot. Un man liekas, ka te visi cilvēki ir tādi šai izrādē, kuri šausmīgi grib dzīvot. Un protams, ka mēs, arī tas, ka mēs gaidām kaut ko baigi no augšas izrādē, mēs gaidām cepelīnu, kuru var katrs tūkot kā grib. Principā, nu, es to tūkoju kā mīlestību, jo tas ietver sevi praktiski visu. Cepelīns! Man ir autovadītāja tiesības A3 un autovadītāja tiesības B3. Tev tak ir tikai jāpriecājas, ka tava līgava ir protā, augstprātīgā persona. Paklausies, Jankundze ir biroja darbinieks. Tas nav taisnojums. Visas sievietes, viņas ir tādi mazvērtīgi radījumi. Izņemot klātesošos, protams. Viņas pārdod savu dvēseli. Mani šajā konkrētajā gadījumā ievainu pret amerikāņu kalniņiem. Ja es būtu vīrietis vispār, nevienai sievietei negribētu pat tūmā. Es neparastu pat sievietes smaku. Īpaši ziemā. Ak, kungs, es tāds nūģis. Kā? Mēs tagad esam tā kā uz stulpus. Saprāt, es esmu jūtas mīlestība. Tā ir tā kā debesu gaisa. Tā būdiņa pārvērš zelta pilī. Un tā nekad nebeidz. Nekad. Ja vien tu nekļūst par bezdarbnieku. Divu cilvēku dvēseles saplūst. Pasakiet, kas tie ir par ideāli? Kas? Ādams un Ieva. Es uzspļauju tādai saplūsmei. Man vēl ir kapitāls. Veselas 4 markas. Un šodien es
Un tad cilvēki teiks, tā viņi dzīvoja tāds Kazimirs. Moto skan mīlestība nekad nebeidzās. Tā izrāda tiešām dīvainā veidā ir par mīlestību. Bet ne jau tādā nozīmē, ka tur kaut kāda melodrāmas nozīmē, bet tā mīlestība, kas ir tāds, var teikt, infernāls spēks. Dievs mums visus ir ieguldinājis tādā milzīgā mīlestībā, un viņi beigties nevar. Viņas ir pārējiem, viņi neizsmējami. Tā ir tā mīlestība, kurā mēs visi dzīvojam. Pretējā gadījumā diez vai mēs vispār dzīvot, nebūtu mīlestība. Pa kuru vai